Laipni lūgti mācību programmā Vadītāja loma un atbildība. Mani sauc Anita Gaile, un es esmu biznesa trenere un coach. Šajā modulī ir 3 galvenās tēmas. Pirmām kārtām tad ievads par to, kas ir vadītājs. Otra tēma – pretmeti, kuros darbojās vadītājs. Un trešā tēma – vadīšanas modelis. Un tagad, ejot soli pa solim, kas tad ir vadītājs? Vadītājs ir cilvēks, kas sasniedz organizācijas rezultātus, apvienojot un koordinējot daudzu cilvēku pūles. Šis process nav tik vienkāršs, jo vadītājiem ikdienā sanāk atrasties nemitīgos pretmetos. Pirmkārt, vadītājs ir tas, kurš ir ar nolūku, lai tiktu sasniegt šie mērķi un rezultāti. Mērķi un rezultāti parasti ir ļoti tehniski, ļoti izmērāmi rādītāji, un bieži vien process ņem virsroku pār to, kā tad tiek veidotas attiecības ar cilvēkiem. Līdz ar to šis viens pretmets ir, kurā brīdī es kā vadītājs fokusējos uz cilvēkiem, un kurā brīdī es kā vadītājs fokusējos uz to, lai tiktu sasniegta rezultāta, lai ko tas arī neprasītu. Otrs pretmets, kuros vadītājs darbojās, ir ārējās vides izaicinājumi, kas ir daudz un sarežģīti. Savukārt otra puse ir iekšējās vides dinamika. Jo arī iekšējā vidē komandā, lai cik tā būtu liela vai maza, bieži vien ir daudz dažādas peripētīs par to, ko kurš kā ir sapratis un ar kādiem nolūkiem, kas ir ticis darīts, lai šis kopējais mērķis tiktu sasniegts. Apvienojot šos pretmetus vienā skēmā, izveidojās kvadrātu sistēma, kur ir 4 elementi. Tātad ir 4 bloki, viens ir ārējā vide, iekšējā vide, uzdevumi un attiecības. Un šajos elementos tad primāri ir 4 pamatjautājumi, uz kuriem vadītājiem ir jāsniedz atbildes. Pirmais ir mērķi. Kas tad ir mērķis, kāpēc komanda strādā vai kāpēc organizācija strādā? Kas ir tas, kāpēc kaut kas tiek darīts vai nedarīts? Otrs ir process, kas ir savukārt iekšējās vides notikums, un iekšējā vidē ir nepieciešams veikt konkrētus soļus, konkrētas darbības, lai šis gala mērķis tiktu sasniegts. Un tā ir tāda vēl viena dimensija, kurā vadītājs darbojās. Tajā brīdī, kad ir process un ir zināms, kas ir jāizdara, ir zināms uzreiz arī kādi cilvēki ar kādām prasmēm un kompetencēm ir nepieciešami, lai šo procesu varētu veikt. Un cilvēki ir šis trešais elements, kas ir iekšējā vide un attiecības, un te ir stāsts par to, kā lietas tiks izdarīts. Un 4. elements ir pārmaiņas, kas ir tas par to, tad, kas būs nākamais, kas atrodas starp pārējo vidi un cilvēkiem, jo bieži vien tieši pārmaiņu idejas mēs iegūstam no ārējās vides. Un 5. elements šajā sistēmā ir pats vadītājs, jo vadītājs ir, gribot, negribot, ir nepārtraukts piemērs un paraugs tam, kā vajadzētu darīt un ko un kā vajadzētu rīkoties. Līdz ar to šī 5. dimensija, kas ir spēja iznest un rūpēties pašam par sevi, ir arī ļoti, ļoti būtiska. Un īsumā par katru no šiem elementiem, tad, ja mēs runājam par mērķi un kāpēc, tad mērķis ar nolūku atrodas dimensijā, kas ir saistīts ar ārējo vidi, jo, lai mēs varētu strādāt mērķu sasniegšanas virzienā, mums ir jābūt pārliecinātiem, ka tas, ko mēs gala rezultātā radīsim, tas būs nepieciešams kādam citam ārējā vidē. Jo tikai tad mēs to varam pārdot un varam realizēt, un ārējā vidē ir pieprasījums pēc šī mūsu radītā produkta vai pakalpojuma. Līdz ar to vadītājiem ir jāvar noteikt darbības virzienu un definēt konkrētus mērķus un uzdevumus, kas ir jāveic cilvēkiem strādājot komandā. Tā kā ceļā uz mērķi mēs ejam cauri procesa soļiem, un process paredz primārā funkcija, kas šeit strādā, ir plānošana, kā mēs saplānojam darbības, kā tās notiks secīgi, lai tas būtu maksimāli efektīvi, nebūtu pārklāšanās un darbs varētu ritēt raiti.
Otrs elements šajā procesā ir darba uzdevuma došana, kā mēs dodam darba uzdevumus, kā cilvēki var zināt, kas viņiem ir jādara. Un otrs ir, kā cilvēks saņem atgriezenisko saiti par to, kā darbs ir paveikts. Un, lai varētu sniegt atgriezenisko saiti, ir nepieciešams kontrolēt darba sniegumu, kas attiecās uz abiem elementiem, gan uz to, ko un kā dara cilvēki, gan arī uz to, vai process jau sākotnēji ir uzdizainēts tā, ka tiešām cilvēki var veiksmīgi tajā strādāt. Attiecībā uz cilvēkiem pamata elements ir komandas veidošana, jo tikko strādā vairāk kā viens cilvēks, tā veidojās komanda, un savstarpējā dinamika attiecības bieži vien var ļoti būtiski ietekmēt gala rezultātu. Otrs elements, katrs cilvēks, kas nāk uz darbu, viņa mērķis arī ir attīstīties un augt, un ir ļoti svarīgi, ka šī darbinieku kompetenču attīstība ir vadītāju prioritāšu sarakstā. Ja runājam par pārmaiņām, tad šeit būtiski uzsvērt divus elementus. Viens ir vadīt pārmaiņu procesu, un otrkārt veidot vidi, kas ir vērsta uz radošumu un atvērtību. Citādāk jaunas pārmaiņas viņām ir grūti ienākt organizācijas dzīvē un arī tam, kas tiek galu beigās piedāvāts klientiem. Un, ja mēs noslēdzu, piektais elements, kas ir vadītājs pats, šeit ir tādi trīs būtiski elementi. Viens ir rūpes par personiskajiem resursiem, būšana autentiskam un efektīvam, kā arī mērķtiecīgi veidot savu personisko zīmolu. Jo tās ir tās lietas, kas palīdz būt un pamatot to, kāpēc viens cilvēks var būt vadītājs, bet otrs varbūt šo te vadītāja lomu nemaz nealkst. Bet tajā brīdī, kad cilvēks ir piekritis būt vadītāja amatā, ir skaidrs, ka katrs skatīsies uz vadītāju kā uz paraugu, līdz ar to prasme būt vienmēr formā un strādāt gan balstoties uz savām vērtībām un radīt vīziju, pēc kā tiekties gan pašam, gan citiem, ir ļoti, ļoti svarīgi. Kopsavilkumā vēlreiz par to, kas ir šīs galvenās funkcijas. Tādi 4 pamatjautājumi, uz ko atbild vadītājs, ir kāpēc, ko daram, kā daram un kas būs nākamais, ko mēs mainīsim. Un rūpes pašam par sevi. Paldies!